Apkopojot aizvadītā gada rezultātus Ventspils ostā, par lielākajiem nodokļu maksātājiem valsts un Ventspils pašvaldības budžetā atzīti tranzītu uzņēmumi, bet sadalot uzņēmējdarbību nozarēs, apzinīgi nodokļu maksātāji ir arī celtnieki, tirgotāji un zvejnieki. Pirmo gadu zvejniecības nozarē balvu par lielāko nodokļu maksāšanu saņēmis uzņēmums Bradava. Bradavai ir 3 kuģu liela flote. Eiropas Savienība Ventspils zvejniekiem devusi gan iespējas, gan nopietnus konkurentus. Vispirms jau zvejnieki vēlas saglabāt zivju kvotas un neatdot tās Skandināvu kaimiņiem. Es domāju, ka tā politika no paša sākuma ir tāda, ka lielāko prieku, ka mēs jau nebūtu. Ja mēs nebūs, tad viņam brīvas rokas. Ventspils zvejnieki savu nozari attīstījuši pamazām. Vecā flote nomainīta pret jaunāku, uzbūvēta arī saldētavu Ugālē, kas dod darbu novadiedzīvotājiem. Ugāles skolēni ekskursijā ar interesi pēta uzņēmumu darbu. Nevienam vien tētis vai mamma strādā Bradavā, tomēr puikas par zvejniekiem kļūt nevēlas. Vai tu vari man izstāstīt, kā zivis nonāk līdz veikalam? Man saka, aizved uz zivu cehu viņus. Pasaki, kādas zivis tu pazīsti? Leņģes, līdeku, asaru. Kāpēc Ugālē? Bija izdevīgi piedāvājums, mēs nopirkām Ugālē. Un viņš tikko tā ir pa ceļam uz Rīgu, un visi cehi arī ir Rojā, Rīgā, aiz Rīgas. Tas it kā nemais. Zīve tikko tā transportējies pa Rīgas ceļu. Un darbs Ugālniekiem? Darbs Ugālniekiem, kuriem visai tas darbs daudz nav nemaz. Nu kā šiem vīriem ir zvejot darbs? Vienkārši, jeb kā? Kā jums šķiet? Grūts. Nu tad to jūs sapratāt, ka tas nav tā konservu nopirkt pa santīmiem sīkums, bet tas prasa ļoti lielu darbu. Vai ne? Vīrišķīgs darbs. Tieši tā. Šis uzņēmums veidojas no 2 kuģu kapteiņu idejas izveidot savu firmu laikā, kad izformēja zvejnieku kolhozs Sarkanā Bāka. Toreiz katrs nopirka pa kuģim un brauca jūrā. 95. gadā, kad kolhozs tā lēnām formējās ārā, bija sadalīts kolhozs pa pajām tajā laikā. Tā kā man gan vectēvs, gan tēvs, gan brālis, gan es, kad mēs strādājam, tad man pa manām pajām iznāca kuģis. Bradavas zvejnieki par savu zivi sauc brētliņu. To zvejo ap 30 tonnām dienā, bet, lai zivs būtu kvalitatīva, tai nepieciešama atbilstoša uzglabāšana. To labi nodrošina ārzemēs pirktie un atjaunotie zvejas kuģi. Prioritāte brētliņa. Mēs pārstrādājam brētliņu gan saldējam priekš tirgiem, gan priekš cehiem. Kur brētliņi pēc tam nokļūst? Buņģiņā. Latvijas buņģiņā, jeb kaut kur tālu? Ir Latvijas un Baltkrievijas, Polijas. Pat ja Eiropas Savienības prasības zvejniecībā kļūs vēl sarežģītāks, ventspilnieki, kuru kuģu komandās strādā arī rojenieki un pat rīdzinieki, savus kuģus tik ātri visu negriezīšot. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.